Zelta zivtiņas Oskars intervēs grupas līderi, labvēlīgā tipa Fredi. Fredis, starp citu, tas, kas Viļa Lāča Oskaram atveda no Murdu no Amerikas, starp citu. Nu, palasiet Lāci. Nopietni, jā? Nopietni, jā. Nu, labi, tas tālāk. Klausies, nu stāsti, kurš Fonofest tev tas ir jau pēc kārtas? Pirmais. Pirmais? Jā, es drausmīgi ar lielām bažām, ar šausmīgām bažām braucu. Es biju mājās uzvilcis vislabākās drēbes, kādas es varēju iedomāties, lai tikai, nu, kā saka, izskatītos kaut cik normāls jaunu cilvēku kompānijā. Un man šausmīgi bija grūti tā iedomāties, kā tur viss būs, bet ne, beigās bija labi. Ko tu darīsi ar krūšturiem? Mums ir muzejs savs, mūsu trombonistam Kasparam, viņam ir stāv mājās, visi stāv, guļ vai karājās. Es nezinu, katrā ziņā viņam ir visi šie te krūšturi un mazāki, lielāki šitie tādi cēsu izmēri. Bet tā jau citreiz no preļiem ir tādi, ka super, ritīgi man patīk. Man tiešām super. Klausies, saki, kas ir cilvēkam, kas atbrauc uz festivālu, galvenais, kas jāpaņem līdzi? Lietusargs. Lietusargs, jā? Nē, muļķības. Labs garas stāvoklis, dabis. To jau. Es domāju, ka es neesmu pirmais, kas to saka. Un labs garas stāvoklis. Un galvenais, nevajag ņemt līdzi citu festivālu pieredzi. Vajag braukt tā kā no nulles. Mēs arī braucām uz šejien drausmīgs, lietus gāza pa ceļam un viss. Un atbraucām, te viss forši cilvēki, labi krūšturi, viss. Ģeniāli, paldies. Vai tev ir svarīgi uzstāties daudz cilvēku skatītāju pulkā vai pietiek ar 3, 1, 2? Nē, 40 būtu labi. 40? Jā, kaut kur 40 tā. Ir kāds kurios, ko tu vari pastāstīt uz skatuves, aizmirstās vārdi? Man? Regulāri. Tāpēc, kāpēc man aizmirstās vārdi? Tāpēc, ka es esmu, sirdī jauns. Un kāpēc man jāatcerās kaut kādu vecu dziesmu vārdi? Vai ne? Jā. Skaidrs, paldies tev par interviju. Vajag forši. Lai veicās. Tev par interviju paldies. Un tev par interviju paldies. Tev nevajag krušturi, ne? Nu, labi. Čau, paldies.